Labrīt! Es jums gribēju parādīt kleitu, ko es nopirku. Paskatieties, šāda. Šāda te kleita. Un tajā dienā, kad es sacīju, iepriekšējais video, kad es minēju, ka es dodos uz dārzu sevi lutināt. Un tā kā es aizgāju uz pieturu, un es sapratu, nē, nebūs. Nē, es pietiekami sevi labi zinu, man ir dažreiz bijis tā, ka es aizbraucu līdz dārzam, paravēju pusvadziņu un saprotu, nē, ka nebūs. Man tomēr ir tā kā sajūta, apmēram, uz ko es šajā dienā esmu gatava. Nē, protams, dažreiz jau sanāk sevi pārsteigt, piemēram, liekas, nē, es to nevarēšu, un tad pēkšņi kaut kas atveras un sanāk. Bet, jā, un šo kleitu es nopirku tajā dienā. Es vienkārši nomainīju virzienu. Nevis aizbraucu dārza virzienā, bet pretējā virzienā. Es nonācu Rīgā Origo, jā, un tur sanāca tā, ka tajā brīdī, kad ieraudzīju jau kaut kādas tādas diezgan patīkama izskata, manām acīm patīkama izskata drēbes, pēkšņi paziņoja, ka visiem mierīgā garā evakuēties no veikala telpām, jo ir kaut kādi apdraudoši apstākļi. Un līdz ar to skanēja sirēna un tā tālāk. Un es domāju, redzi, kāpēc vajadzēja braukt uz Rīgu, vajadzēja braukt uz dārzu. Kā pati sev sastrādāja nepatikšanas. Bet tad, atpakaļ es nebraukšu, vienkārši staigāju pa Rīgu un aizgāju uz citu lielveikalu. Un tajā lielveikalā arī visu kaut ko apmeklēju, nekā nebija, un tad iegāju H un M. Un es iegāju un es teicu sev šādi, no šī veikala es ārā neiešu, kamēr es neatradīšu kleitu. Un šī kleita ir kristībām. Atcerieties, jums minēju, jā, tā nav balta. Man drusku tagad es sagrozīju to statīvu. Vilkšies klāt šādas te kurpes. Man ir vienkārši šādas te eko, pirms 6 gadiem es esmu nopirkuši šīs kurpes. Jā, ir jau panēsāts. Bet pirms ir nopirkts jaunas. Es vilkšu šīs. Pirmkārt, man ārkārtīgi patīk zelta kurpes. Es tiešām to esmu sapratusi, un tādas es meklēju nākamās. Šīs pat nav īsti tā kā zelta, bet tādas tā kā nedaudz zeltīgas. Un es pat ievēru to samta lentīti. Un tā kā mans vīrs ir augumā par mani mazāks, un sākumā man likās, ka mēs iepazināmies tā kā, viņš ir par mani mazāks un kaut ko tam līdzīgi. Un tāds man vispār nekādas lomas, nē. Un piedāvām man nekad nav patikuši arī augstu papēži. Es esmu vienmēr staigājusi. Jā, sev mocījusi tajos 80 kilogramos. Vakarā kājas sapampušas un vienkārši, es neesmu cilvēks, kas labi jūtas augstspēju kurpēs. Tāpēc tagad es jūtos pat pateicīgi tam, ka mans vīrs ir mazāks nekā es, un līdz ar to es arī izvēlos zempapēžu apausu. Kādreiz esmu izstrādājis tādu gājienu, kad es arī uzvelku augstus papēžus, un tad viņš ir daudz mazāks par mani. Tā es kaut kā nejūtos labi, ja godīgi. Varbūt tad, ja es būtu tāda kalsna kā Nikola Kidmana, jā, tāda, teiksim tā, spička, tad man patiktu, ja tāds sarkociņš. Bet pagaidām ar šo ķermeņa salikumu, mēs kopā tad izskatāmies kaut kādā mērā amizanti. Jā, es vāru kafiju un es gribēju ātri pastāstīt par tām kristībām. Tātad, jā. Es teicu, ka mums ir plānots kristības, bet dzīve ir vispār tik pārsteidzoša, un dzīvē vispār, man liekas, ka pārmaiņas, tas ir otrs vārds, kad nemitīgi kaut ko iedomājies, plāno kaut, aptuveni, mēs jau neesam tādi stingrie plānotāji. Mēs kaut ko tā nedaudz plānojām. Paga, es ielaišu to kafiju, nebaidies, kaķi. Mēs kaut ko nedaudz plānojām, bet mācītājs piedāvāja vienu noteiktu datumu, un pēc tā datuma
viņš dodas atvaļinājumā. Un tas galīgi nekam neder. Sanākt septembrī un visu šo pasākumu, jo, nu kā, es jau teicu, manai lauka omai tas ir ļoti svarīgi. Viņa atbrauc. Un man teica, ka tas ir obligāti jāizdara. Uzdāvināja puikām naudiņu. Balta kafija. Un, ka lūdzu nokristiet bērnus, kas tas ir ļoti svarīgi. Bet ir stāsts tāds, kāpēc tas līdz tam nenotika, kāpēc mēs līdz tam jau to neizdarījām. Tamdēļ, ka mans lielais dēls ir jau pirms tam bijis, tad līdz 5 gadiem viņš bija savā bioloģiskajā ģimenē, tad viņš bija drusciņu bērnamā, un tad viņš ir bijis jau 2 ģimenēs. Mēs esam 3. ģimene. Un tajā vienā no ģimenēm cilvēki bija ļoti, tā kā teiksim tā, reliģiski noskaņoti, un droši vien vienkārši ticīgi cilvēki, ja? Un viņi viņam, kā spieda iet uz baznīcu, un būt dievkalpojumos un tā tālāk, un tas viņā raisīja tikai pretējas izjūtas. Viņam nepatika nekas, kas ir saistīts ar baznīcu. Un tad, kad kādreiz es vispār uzskatu, ka Dievs ir viens, un tikai tās formas ir dažādas, kā mēs varam, tā kā no kuras vietas mēs lūdzam, laikam tā būs elementārāk. Ja es esmu Turcijā, tad mans Dievs būs tāds, ja es esmu Āfrikā, mans Dievs būs tāds, Arktikā droši vien vēl kaut kas cits. Tie ir mani uzskati. Tie ir tikai mani uzskati. Un līdz ar to es esmu viņu kādreiz arī aicinājusi pareizticīgo baznīcā. Un, jā, vienmēr bija pretreakcija. Nē, es jūs gaidīšu ārā, es pats iekšā neiešu. Nu jā, bet notika tā, ka atbrauc man lauka oma, un viņa prot tā parunāt, ka bērns ir gatavs, viņš piekrīt. Un tas notika ļoti īsi. Ļoti īsi. Viņa vienkārši tikai īsā sarunā izstāstīja, kāpēc tas ir jādara, un ka to noteikti bērniņu vajag izdarīt. Un, nu tā, tātad līdz tam punktam mēs tiekam. Tad mēs tikām uz sarunu ar mācītāju. Mācītājs teica, ka tā ir ļoti laba ideja, ka mēs paši esam krustvecāki, un jādzer uzmanīgi, lai es neaplēju savu kleitu. Jā, ka tas ir ļoti jauki, ka mēs paši būsim krustvecāki. Mēs iegādājāmies arī krustiņus, vienkārši sudraba krustiņu ķēdītēs, ja? Mazajam puikam tāds mazāks, lielam puisītim lielāks. Jā, un mācītājs sacīja, ka, nu tā kā mūsu Edijs jau ir pietiekami liels, viņam jau ir, tūlīt būs 11 gadi, kas arī sanāk, viņam tūlīt arī ir dzimšanas diena, mums visi notikumi ir kopā. Kaut kā sakrituši. Un pa vidu vēl mašīnas remonts, ja? 1000 eiro. Nu, vispār, viss tā kā sakrita kārtu kārtām, un man vēl zobārsts šodien, un vēl mazajam mūzikas terapija, kas arī tagad notiek. Nu jā, tas viss tā kārtu kārtām sakrīt, un tas mācītājs saka. Puika ir liels, viņam vajadzētu prast mūsu Tēvs debesīs lūkšanu. Un tētis pirmkārt jau, šiem bērniem vispār ir raksturīgs noliegums. Nē, es negribu kristīties, man nepatīk baznīca, man nepatīk, var sakot, nē, nekam. Bet kaut kā sanās tā, ka tas mācītājs vienkārši pajautāja, kāds ir tavs hobijs vai vaļasprieks. Un mans dēls uzreiz atvērās, stāstot par savu airēšanu, ka viņam tur tagad 1. vai 2. vai 3. vieta, un kā viņam tur iet, un tā, un līdz ar to viņam radās tā kā čik, kaut kas notika, ka nav tā pilnīgi, ka nepatīk. Un, tad es viņam tad stāstu, vajadzēs iemācīties lūkšanu. Protams, sākumā ir nē, un tur to visu izturēt, labi, es to izturu, bet mēs zīmējam katru rindiņu. Piemēram, mūsu Tēvs debesīs mēs uzzīmējam nākamo un tā tālāk. Un viņš to lūkšanu ļoti ātri iemācījās. Un tagad tā lūkšana viņam ļoti patīk. Es nezinu, vispār kā tas viss darbojas, tur ir tāda mistika.
daudzas lietas. Un tātad viņš to skandē un istabā spēlē savu Lego un liek, un viņam ļoti patīk Lego. Un tas notiek. Un tātad viņš man vienu dienu to lūkšanu skaita, un tad viņš man saka, paklausies, bet kāpēc ir mūsu tēvs debesīs? Kāpēc nav mūsu mamma debesīs? Un tas man bija tāds jautājums, es domāju, cik forši, ka viņš domā. Es pat jums nestāstīšu, ko es atbildēju. Tā ir, jā, mana versija, apmēram, kāpēc es tā atbildēju. Bet tas bija forši, ka viņš tādu jautājumu vispār uzdeva. Jā, nu tāda notikuma mums ir priekšā, un galvenais, ka tie visi notikumi, dzimšanas diena, kristības, zobārsts, un viss kopā galvenais. Ar mazu laiku intervālu. Un vispār man pārsvarā, es esmu tāds cilvēks, kam labāk patīk kaut kāda viena lieta, un tad kaut kad seko nākamā. Nu, droši vien tā varbūt ir visiem, bet nu nekas. Jāmāk dzīvot arī tādā tā kā ņirbumā un tādā kustīgumā. Un tā, kaķis te man vēl viens cirkulē. Laikam tas būs viss. Un vēl es gribēju pateikt, ka man ir, tā kā, es saku sirsnīgs paldies tiem, man liekas, ka tiem dāsnajiem. Paldies, ka jums ir tāda liela sirds. Nē, man liekas, ka tas ir dāsnums. Es to asociēju dāsnumu. Es zinu, ka tie daudz video man nemaz netik interesanti, netik kādi. Bet tas, ka jūs nospiežat, tas ir liels paldies, tas ir iepriecinājums. Un vēl viena lieta, pēc pagājušā video, man vīrs saka tā, lūdzu nepiemini vairs, lūdzu nepiemini mani vairs. Tu pa daudz par mani runā. Un es tā kā, mēs vēl tur smējāmies, tur bija kaut kāds joks, ko viņš tur pateica. Un tad es saku, nu labi, tad nākamreiz ir tāds vārds eifēmisms. Tad, kad mēs nelietojam, piemēram, es nelietošu vārdu vīrs, bet cilvēks, ar kuru es dzīvoju, nu, lai es neminētu vārds vīrs, tad es teikšu cilvēks, ar kuru es dzīvoju. Un, jā, nu jā, droši vien es pa daudz, tā kā, pa daudz pieminu, bet tāpat laikā, ja mēs dzīvojam kopā, nu, jau te visu laiku ir tāds ņigu, nu tā. Jums veiksmīgi. Paskatieties, kā man zied kreses pie loga. Un kaķītis. Nu tā. Visu gaišu.